Depresija. Dans la dernière partie de notre Père, Tātad pēdējā daļā, kas ir attiecās uz mūsu tēva debesīs, on dit ne me soumets pas à la tentation. kurā saka, neieved mani kārdināšanā. Et qu'est-ce que c'est la tentation? Kas ir kārdināšana? Pour Tomislav Ivančić, Priekš Tomislava Ivančiča. c'est une tentation qui ne vient pas de Dieu, mais du diable. Tas ir tas, kas ir tāda kārdināšana, kas nenāk no mums vai no kā cita, bet kā tikai no vēlna. Et c'est une tentation extrêmement forte, Tas ir tāda kārdināšana, kas ir ļoti spēcīga dans laquelle Dieu sait très bien que nous tombons. un kurā ir pilnīgi skaidrs, ka pat Dievs zina, ka mēs nokritīsim, Donc les neizturēsim. tentations qui viennent de Dieu sont les tentations que nous sommes brisés, que nous savons Jā, faire. tādu kārdināšanu, ko Dievs pieļauj vēl, tā kā kas nāk no Dieva, jo Dievs pats vēl nekārdina. Tanī kārdināšanā tas ir tā kā, lai mūs uztrenētu, kurā mēs varam atstāvēt. Bet šī kārdināšana, par ko runā Tēvs mūsu, tā nāk no vēlna. C'est un peu comme les moutons disent au berger. Tas ir tā kā, piemēram, kad ir tie mazie visi aitiņas tās, un par ko saka arī gans. Il demande, ne va pas trop proche du territoire du voisin. Kad gans gana tās aitiņas un saka, neej pārāk tālu, kā saka, pie kaimiņiem. Parce que là, l'herbe semble être plus beau. Varbūt, ka tur ir zāle labāka. Et tous les moutons vont courir. Un, piemēram, kad ja tās aitas sāk skriet uz to labāko zāli pie kaimiņiem, Comme un alcoolique, on met devant lui une bouteille de bière. piemēram, tā kā līdzīgi tā kā alkoholiķim, kuram, kas ierauga pudeli vai kad noskan tā pudeli raliņu, Il va tomber. un viņš uzreiz jau krīt. Il faut que la bouteille soit loin. Labāk būtu, ka tā pudele būtu tālāk. Donc, ce que nous demande Seigneur ne permet pas d'être dans une situation où je vais tomber. Tātad šeit mēs lūdzam kungu, ja, lai kungs neļauj mums ieiet tādā situācijā, kurā mēs skaidri zinās, ka nokritīsim. Et la dépression elle-même est une tentation. Un arī pati depresija jau ir kārdināšana. Tous les pensées négatives automatiques, c'est une tentation forte. Var teikt tā, ka visa automātiskā negatīvā domāšana, vai tās domas automātiskās, kas tā kā nenāk no mums, jau ir kārdināšana. Sont trop fortes parfois. Viņas ir pārāk spēcīgas daudzreiz. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de là? Un kā mēs varam no tā tikt vaļā? Jésus a dit, Jēzus saka, celui qui veut me suivre, tas, kas grib man sekot, qu'il renonce à lui-même. lai viņš atsakās pats no sevis. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Un tie, kas un seko viņam. Voilà. Aider. Viņš saka Bībelē. Oui. Lukas evaņģēlijā. Vers 8, voilà. Tātad Vas-y, Lukas evaņģēlijā 20:25. oui. Marc, pardon. Marc. Marka evaņģēlijā. Voilà. Marka. 28. Marka tātad 10:28, ja? peux lire. Pēters sāka uz viņu runāt. Redzi, mēs visi esam atstājuši un tev sekojuši. Un Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēliju dēļ, kas nebūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvošanu. Voilà, Jésus promet quelque chose là. Šeit Jēzus kaut ko sola. Que le monde ne comprend pas. To, ko pasaule vispār nespēja tā kā saprast. Et notre tête. Un arī mūsu galva īstenībā to nesaprot. Notre logique humaine ne comprend pas ça. Arī mūsu tā loģiskā domāšana šo teikumu nesaprot. Si je laisse quelque chose, Tātad, ja es visu atstāju, je vais recevoir 100 fois plus. kad es visu tagad atstāšu, ja, un uzreiz es saņemšu 100 kārt vairāk. Je dois lâcher. Tātad, ka man ir jāatstāj. Pour que Jésus est le maître. Lai Jēzus būtu kungs. Et la tentation du diable Un tieši tā ļaunā gara kārdināšana veut
Viņa tā kā mūs pievāra pie zemes. Attacher la terre Viņa tātad cenšas, lai mēs ar kārdinājumu tā kā pieķeramies kaut kam, kas nāk no zemes, à quelque chose qui n'est pas éternel. kas nav no debesīm. Kaut kas tāds no zemes. Si nous sommes attachés, ça devient notre idole. Un ja mēs esam stipri pieķērušies kaut kam, tad tas kļūst par mūsu kādu elpu. Je bloque Dieu. Un es bloķēju Dievu. Par exemple, si je veux... par exemple, Tomislav dit ceci. Piemēram, tēvs Tomislavs saka šādi. Si tu veux être heureux Piemēram, ja tu gribi būt laimīgs dans ta famille, savā ģimenē, renonce. tad atsakies no šīs ģimenes. Meurs à toi-même. Un vispirms no sevis pašam. Tu renonces à ta femme, Tu vispirms atsakies tātad no savas sievas, à tes enfants, no taviem bērniem, maison, no tavas mājas, ta voiture, no tavas mašīnas, à ta santé, no tavas veselības, à ta vie, no tavas dzīves, à ton travail. no tava darba. Laisse. Atsakies, atlaid to. Et à ce moment-là, moi, Dieu, je peux travailler avec toi. Un tad Dievs tieši, tad, kad tas, kas ir atlaists tā kā Dievam, ko tu nepaturi, ja Dievs var ienākt tajā un sāk strādāt. Ce n'est pas ta banque ou les assurances qui sont ta sécurité. Jo mēs tā kā atsakāmies no savas tādas drošības sajūtas. C'est moi. Un tā drošības sajūta nav tas, ko mēs uzskaitījām, bet tas esmu es, Dievs, kas ir tā drošības sajūta, ir pats Dievs. Donc, si le mari renonce à tout ça, Ja, piemēram, vīrs tātad atsakās no visas šīs savas drošības, on le donne à Dieu, un visu atdod Dievam, je donne tout ça, viņš atdod tātad visu to Dievam, ko mēs iepriekš uzskaitījām, on le reçoit pour toi. un tad no Dieva saņem to apakaļ, to visu. Dieu peut, à la joie, de me redonner tout. Jo Dievs ar prieku atdod to mums atpakaļ, jau kā savu īpašumu, kā dāvana mums. Je dois donner pour recevoir. Tātad mums tā kā ir jādod Dievam, lai saņemtu no viņa paša rokām to atpakaļ. On ne comprend pas ça avec notre tête. Un tas nav saprotams, kāpēc tas tā ir On va vajadzīgs. réfléchir. Mēs pat varētu par to pārdomāt un visu to tur fantazēt. Seulement l'expérience montre que les paroles de Jésus sont vraies. Un tikai pieredze to izdarot parāda, ja, ka tiešām tas darbojās. Que Dieu donne vraiment beaucoup plus si on lâche. Kad Dievs daudz vairāk ienāk mūsu dzīvē un kļūst daudz tuvāks, tad, kad mēs atlaižam visu. Je dois apprendre à renoncer. Un mums ir jāiemācās atlaist. Je dois apprendre à mourir. Mums ir jāiemācās nomirt Chaque jour, katru dienu, à tout. visam. Je dois mourir avant que je meure. Mums jāiemācās nomirt, pirms mēs pa īstam nomirstam. Pour ceux qui sont très catholiques, Un tie, kas ir ļoti, ļoti katoliski, vous savez que Saint Joseph est le patron de la bonne mort. jūs zināt, ka Svētais Jāzeps ir tādas labas nomiršanas aizbildnis, labas miršanas aizbildnis. Il apprend la bonne mort. La bonne mort. Viņš māca mums, kā tiešām cienīgi nomirt. Comment? Parce que nous Jo mēs, avons souvent un esprit de mort. jo mūsos jau ir daudziem šis nāves gars, Il n'est pas kas nenāk no Dieva. parce que le chrétien ne choisit pas la mort. Jo kristieši neizvēlās nāvi. Il ne choisit pas la croix. Viņi arī neizvēlās krustu. Il ne choisit pas la souffrance. Viņi nevēlās arī ciest. Il choisit la vie. Viņi izvēlās dzīvu. Il choisit le bonheur. Viņi izvēlās laimi. Et pas une petite vie. Un nevis tādu mazu Une dzīvi, grande vie. bet lielu dzīvi. Mais si on choisit la grande vie, Bet, ja grib izvēlēties šo lielo il y a dzīvi, la croix. tad ir krusts. Donc voilà. Jésus dit deux choses. Tātad Jēzus saka divas À ses lietas, disciples. divas lietas saviem mācekļiem. Et qu'est-ce que c'est un massacre? Un ko viņš saka? Qu'est-ce que c'est un massacre? Qu'est-ce que c'est un disciple? Un ko tas nozīmē māceklis? C'est quelqu'un qui est très intime avec Dieu. Tātad māceklis ir tāds, kurš ir ļoti, ļoti tuvs Jēzum. Il ne lâche pas Jésus de son regard. Tāds ir tāds, kurš neizlaiž Jēzu no sava skatiena. Son regard est toujours sur le maître. Tātad visu laiku mācekļa skatiens ir paceltas acis uz Jēzu, ko viņš dara. Il fait ce que fait le maître. Un viņš māceklis dara to, ko dara viņa Il ne mācītāji. regarde pas vers le
Maître, il ne sait pas l'imiter. Un, ko? Il ne peut pas imiter Jésus. Tātad māceklis nevar imitēt Jēzu. Il ne peut pas, seulement s'il regarde vers lui. Citādāk nav iespējams sekot Jēzum, kā tikai visu laiku skatoties uz viņu. Si je regarde Jésus comme ça, Ja es visu laiku skatos un tā viņu savīdē, tad Jēzus darīs visu priekš mums. Et moi, tout petit, Un es būšu pavisam maz, j'aurai beaucoup de fruits bet man būs daudz augļu. quand je suis très intime avec Jésus. Kad es būšu ļoti intīms ar Jēzu, Je vais aider beaucoup. es varēšu palīdzēt daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem. Jésus dit, tu ne peux pas me suivre. Un pat Jēzus saka, tu nevari man sekot. Tu ne peux pas être mon disciple Tu nevari būt pats mans māceklis. si tu ne meurs pas à toi-même. Ja tu pats pilnīgi nemirsti pats sev. Si tu ne renonces pas à toi-même. Ja tu neatsakies vai neatlaid pats sevi. Si tu ne renonces pas à tout. Ja tu neatsakies no visa vai neatlaid visu. Et si tu ne prends pas la croix tous les jours. Un ja tu neņem krustu katru dienu. Si tu ne veux pas trop souffrir. Ja tu negribi pārāk ciest, Prends ta croix tous les jours. tad ņem savu krustu katru dienu. Parce que si tu ne la prends pas, Ja tu viņu nepaņem, la croix va t'écraser. tad tas krusts tavējais tevi nospiedīs. Mais si tu le prends tous les jours, Bet ja tu paņem katru dienu, tad tu vari mierīgi soļot. mais si tu dis non à la croix, Nē, ja tu tiešām baidies no sava krusta, nē, tikai ne tas lielais krusts tevi vienkārši nospiedīs. mais si je dis d'accord, seulement par jour, pas la croix d'hier et pas la croix de demain. Un, protams, šis krusts, ko mēs paņemam, tas ir tikai šodienas, tikai tagad, šī brīdī. Ne tas, kas bija vakar jānes, vai tas, kas būs rītā jānes, kā mēs bieži to darām. Alors Jésus dit, prends la croix. Tu prends la croix, tu Jā, acceptes, paņem tātad pieņem savu krustu, tu acceptes ta réalité, tu pieņem realitāti, kas ir tagad, ta situation réelle, concrète, konkrēto situāciju, kas notiek šī brīdī. et toi-même avec tes défauts. Un tu ar visām savām kļūdām, Jésus dit, prends ton grabat et porte-le. ņem savu, tā kā viņš tur saka, tam vienam ņem savu tagad to zāru vai to savu gultu un ej. Prends ton handicap. Paņem savu to kropību vai kā, vai invaliditāti un ej. Prends-le. Hein? Tu peux avec ton frère, là. Tu peux venir ici? Vai tu varētu nākt šeit? Voilà. Par exemple, Jésus dirait avec lui, voilà, il a ça, Viņam tā roka tur, il dit, prends ça, paņem to. ne laisse pas. Nu, neļauj viņai palikt. Prends-le, et moi je m'occupe de toi. Paņem to roku un nes. Un pārējo es tev palīdzēšu nest. Donc c'est-à-dire accepter la situation. Tātad pieņem to situāciju, kāda viņa šī brīdī. C'est la seule manière de vaincre le mal. Tātad tā ir vienīgā iespēja uzveikt jaunumu, C'est le diable qui a inventé la croix. jo tieši C'est Velns, le diable, Vels, qui a créé la tas ir croix. tātad Velns ir tas, kas ir radījis krustu, L'homme, Dieu a créé des arbres, jo Dievs ir radījis kokus, des beaux arbres, ļoti skaistus avec des kokus, feuilles, des ar fleurs, lapām un ziediem des fruits. un arī augļiem. Et l'homme, Bet cilvēks, il a pris l'arbre, viņš paņēma koku, il a enlevé tous les fruits, toutes les feuilles, tātad viņš ir tas, kas noņēmis ir kokam svarus, tos visus augļus, lapas, et il a ziedus, fabriqué un izveidojas dēli, vide. kurš ir pliks. Et voilà le cadeau que l'homme donne à Dieu. Un tad dāvana, ko cilvēks dod Dievam, Tu nous as donné des arbres, tu mums iedevi koku, nous te donnons une croix. bet mēs tev dodam tagad to krustu. Mets un peu ici. Nāc tagad, mēs tev piesakam. Dieu est Un ce Dievs ir piesisis tādā koka krustā pliktajā. Et qu'est-ce qui se passe avec cette croix? Un kas notiekās ar šo krustu, kurā viņš ir piesists? Qui vient des hommes? Kad C'est les hommes. Les hommes. tas nāk no cilvēkiem. C'est Šis pas. krusts Par Dieu.
Tas nav Dievs. C'est pas Dieu qui dit Jésus. Oui, 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 il faut que tu sois crucifié. C'est pas Dieu. Tas nav, kas Dievs teica. Moi, je veux que tu sois crucifié. Non. Dievs nav, kas teica, jā, es gribu, Jēzus, ka tu būtu piesprāstīts. Moi, je veux que tu souffres. Es gribu, lai tu ciestu. Tas nav Dievs. Va mourir là. Ej, Jēzus, mirsti uz to krustu. Jésus dit, la coupe se perd. Tieši otrādi, kad ģecenes dārzā Jēzus saka, šis krusts, šis kauss, kas man tagad jāatver, tēvs, varbūt, kā saka, varbūt, kad nevajadzētu to dzert, bet tomēr, lai tavs prāts notiek. D'où vient cette coupe? Bet no kurienes ir šis tas kauss, tas rūgtais kauss, kas ir jāatver. Tas nenāk no Dieva. Ir cilvēki, kas ņem dzer to kausu. Bienvenue dans notre terre, Jésus. Bienvenue. Nāc, tas ir forši, kad jūs atnāc uz šīs zemes. Mēs tagad tevi pieprasām. Mēs tev dodam šo krustu. Mēs dodam šo kausu rūko. Péché. Donc la coupe, c'est les hommes qui donnent la coupe. Šis kauss, rūkuma kauss, kas jādzer Jēzum, tas ir tiešām nāk no cilvēkiem. Qu'est-ce que dit le Père? Un ko Tēvs saka? Mon fils. Mans dēls. Faites tout avec amour. Dari to visu tikai ar mīlestību. Vis dans l'amour tout ce qui n'est pas amour. Tātad izdzīvo ar mīlestību to, kas nav mīlestība. Jésus a dit, oui. Un tad Jēzus saka, labi, Tēvs, es to darīšu. Je veux sauver ceux qui me crucifient. Es gribu izglābt tos, kas man ir piesituši. Je veux sauver mes ennemis. Es gribu izglābt savus ienaidniekus. Sauver ceux qui me rejettent. Es gribu izglābt tos, kas man ir atmetuši. Alors Jésus dit, Un Jēzus saka, celui qui renonce, tas, kas atsakās, il ne recevra 100 fois plus. tātad tas, kas atsakās vai atlaiž visus tos savus pieķeršanās, saņems 100 reizes vairāk. Quand Jésus voit la grande foule, Un tad, kad viņš skatās uz lielo pūli, il a pitié. Il a pitié. un viņš saka, tur ir teikts evaņģēlijā, viņš iežēlojās par pūli. Viņš mīl šo pūli. Alors les disciples disent, ils n'ont rien à manger. Un mācekļi saka, viņš taču neko vēl nav ēdis. Renvoie-les. Kad vajadzētu to pūli aizsūtīt projām. Jésus dit, donnez vous-même à manger. Un arī viņi nebija neko ēduši šis pūlis. Un tad, ja es saka, dodiet jūs viņiem ēst. Qu'est-ce que vous avez? Kas jums ir ko ēst? Rien. Nu, nekā nav. 5 pains, 5 maizes, 2 poissons. 2 ziltiņas. C'est rien. Nekā nav. Donnez-moi le peu que vous avez. Un tad, ja es viņiem saka, tad iedodat to maziņu, kas jums ir. Renoncez à ces 5 pains. Tad atsakāties no atlaižēt tās 5 maizītes un 2 ziltiņas, atsakāties. Renoncez à ces 2 poissons. Atsakāties no tā 2 Donnez-le-moi. ziltiņas. Iedodat man viņas. Sinon, je ne sais rien faire. Ja netiktu pienestas, tad, ja nepienest Jēzum, neko es nevaru izdarīt. Vous Neko. ne renoncez pas vous-même. Ja jūs neatlaižat to, kas jums ir, Le diable est votre chef. tad tieši bērns kļūst par galveno šefu. Il tient vous par la tête. Il vous tient par Jo viņš, galvenais kāds ir, lai mēs būtu pieķērušies šai zemē, neatlaižam zemi. Il dit, lâche. Viņš Lâche. saka, un Jēzus saka, atlaid to zemi. J'aime cet homme-là. Lūdzu šo cilvēku, atlaid to cilvēku. J'aime cette maison. Es mīlu šo savu māju, atlaid to māju. Je te donnerai beaucoup plus que Es tev iedošu vairāk. moi, ça, c'est ma vie. Tā ir mana dzīve. Moi, je ne gagne pas d'argent. Es, piemēram, vispār nepelnu naudu. Depuis 20 ans, Kopš 12 gadiem je vis cette parole ici. es izdzīvoju šo vārdu. Marc au chapitre 10. To Marka evaņģēlija 10. nodaļu. Tu peux lire X 47. 47. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nāceretes, viņš sāka saukt un sacīja Jēzu: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jau vairāk prēca: Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājies sacīja: Atteiciniet viņu. Un tie atteicināja aklo un tam sacīja: Turi droši prāti celies, un viņš tevi aicina. Un savu mētelis nometis, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Voilà verset 50, chapitre 10, verset 50. Tātad šo 50. pantu un savu mēteli nometis.
Je suis l'aveugle. cēlās un nāca pie Jēzus. Je suis l'aveugle. Piemēram, Jēzus būtu Il n'y a pas aplaists. de manteau ici. Il n'y a pas de manteau. Nav iedodas kā drēbes gabalā. Ah, voilà, manteau. Voilà. Viņš būtu, piemēram, tas Je aplaists. suis l'aveugle. Viņš Barthélemy. būtu aplaists, Bartolomejs. Seigneur Jésus, prends pitié. Kungs Jēzus apžēlojies par mani. Tais-toi. Tad mācekļi saka, apklusti tu, Le démon dit, tais-toi. apklusti tu. Prends pitié, Seigneur. Kungs Jēzus apžēlojies par mani. Ah, Seigneur dit, appelez. Un tad Jēzus saka, pasauciet viņu. Jésus arrive. Tad viņš nāk, Qu'est-ce qui se passe? un kas notiekās? Pirms L'aveugle viņš fait ça. pieceļās, viņš nomet savu meiteni un aiziet pie Jēzus. Il saute vers Jésus. Viņš ir tā kā aizlec, priecīgs aizlec pie Jēzus. Mais il a dû lâcher ça. Bet pirms viņš aizlec, viņš atlaiž to savu meiteli, kas viņam visdārgākais Le ir. manteau symbolise le pouvoir. Un tieši šis meitelis arī ir tā kā vara, La kas karjera. simbolizē varu, karjeru, L'argent. naudu. Tous mes idoles. Visu, kas ir mūsu Tout elpas. ce qui m'empêche d'aller vers Jésus. Visu, tas simbolizē visu, kas man neļauj aiziet uz Si je Jēzu. restais venir, Kad cilvēki cīnās, tiešām es gribētu aiziet uz tevi, bet tas man ir vēl apakaļ. Es tevi mīlu. Mīlu. Mille computers, mille nauda, mille vis. Jā, es Donc, mīlu. moi, j'étais armé, Tad, kad es biju ieremīts en dépression, depresijā, et puis j'ai reçu ce texte, un es vienu reizi saņēmu tieši šo tekstu. et les gens priaient sur moi. Un tad cilvēki par mani lūdzās. Il y a un charismatique qui me Un dit, viens harizmātisks cilvēks man teica, le Seigneur demande de lâcher le manteau. viņš man teica tieši šos vārdus. Kungs tev prasa, lai tu to meiteli Je nomestu. demande quel manteau. Un tad viņš parādīja man arī, kas bija tas Le mans meitelis. charismatique me dit, je ne sais pas. Es viņam pat prasīju, kas ir tas mans meitelis, bet tas harizmātiskais cilvēks nevarēja pateikt, kas ir mans meitelis. Le Seigneur te le dira. Un tad viņš man teica tā, gan jau Jēzus tev atklās. J'ai médité dans le silence. Un tad es to meditēju visu Seigneur, savā à quoi est-ce klusumā. que je suis attaché? Kurš ir tas, kas ir tas, pie kā es esmu tā pieķēries, ko es pat nesaprotu? J'étais professeur de religion. Nu, es tajā laikā biju ticības mācības Les pasniedzējs. directeurs étaient très fiers. Un manējais direktors bija ļoti Ils lepns disent, par mani. en pleine sécurité. Viņš saka, tu šeit esi pilnīgā drošībā. Ton travail, on ne peut jamais te mettre dehors. Tu tik labi strādā, ka mēs nekad tevi nemetīsim laukā no darba. Tu as assuré pour toute ta vie. Tu varēsi šeit palikt skolā visu Tu gadu as laiku. une très bonne pension. Ļoti laba arī tā alga un Et vispārējais. je sentais le Seigneur me demander de lâcher. Un tad es saprotu, ka tas ir tas, ko Dievs man liek apteikties no tā aplaist. Et je parlais aussi avec des frères, avec mon père spirituel. Un tad es runāju ar brāļiem un arī ar savu garīgo tēvu. Et alors j'ai renoncé Un tad es arī atteicos et j'ai quitté mon travail. un pametu savu darbu. Donc j'ai lâché Un tad es atteicos. et je n'avais plus rien. Un man nebija nekas. Et toute ma famille dit que je suis fou, Un tad visa mana ģimene, protams, teica, ka es esmu stulbs. que c'est idiot. Idiots. Nu, Tu n'as rien. tagad tev vispār nekā. Comment vas-tu vivre? Kā tu te dzīvosi? Mais je suis encore toujours vivant. Bet jūs redzat, es vēl joprojām dzīvoju. Je n'ai jamais eu autant de chambres et de maisons que maintenant. Man nekad nav bijuši tik daudz istabas un tik daudz mājas kā tagad. Je n'ai pas de voiture, pourtant j'ai beaucoup de voitures. Man nav pašam personīgās mašīnas, bet arī pašā laikā man ir daudz mašīnas, kas man ir vēl. Je n'ai rien et pourtant j'ai tout. Man nav absolūti nekā, bet arī pašā laikā man ir pilnīgi viss. Je deviens témoin comme ça s'occupe dans chaque détail. Un es pat varu liecināt, ka Dievs pilnīgi vada mani vismazākās detaļās pat. Donc, et c'est ce que dit Léon de la chance, hein, la chance. Tieši tāpatās, kā Leāns Lošans arī par sevi La saka, vérité est ce qu'il dit. ka tā ir pilnīgi patiesība, ko viņš saka. Lâche tout ça. Visu atsakies no Donne-moi visam, tout ça. atdod man Et visu, tu seras témoin un tu būsi liecinieks, comment je m'occupe de toi personnellement. Car- Chaque détail. kā es par tevi rūpējos, par vismazākajām detaļām tavā dzīvē. On ne peut pas le prouver.
Un to nav iespējams citādāk, kā tikai jāizmēģina. Et depuis que je lâche, chaque fois que je veux quelque chose, Tātad, kopš tā laika, kad es visu esmu atlaidis, un tad, kad es kaut ko gribu, un pat ļoti citreiz kaut ko ļoti vēlos. tu veux que je lâche? Un tad es atkal sarunājos ar Dievu, un saku, Dievs, vai tu gribu, lai es to atlaist, šo savu lielo vēlēšanos. On découvre la joie de mourir. Un tad atkal es iegūstu to prieku nomirt tā kā tā lieta, kas man ir radusies kā baigā vēlēšanās. Mourir à son faux moi. Es tā kā mirstu tam savam neīstajam es, Toutes ces fausses images que je me suis fabriquées. arī tām visām domām un fantāzijām, kuras es esmu radījis savā galvā. Enfin, je peux être moi-même. Beigās es varu būt pats. Je n'ai jamais eu autant d'amour que maintenant. Un īstenībā es nekad neesmu piedzīvojis tik lielu mīlestību kā tagad. J'ai l'impression plus que je vais âgé, plus que j'ai des gens qui m'aiment. Man ir tāds iespējas, jo es kļūstu vecāks, jo es vairāk esmu pats. Il y a les épreuves. Protams, arī ir zināms pārbaudījumi un ciešanas arī neizpaliek. Jésus l'a promis. Un Jēzus ir solījis. Vous aurez ça, mais il y aura la persécution. Jēzus ir solījis, jums viss tas būs simtkārtīgi, jā, bet arī būs ciešanas, vajāšanas. Donc voilà, maintenant, il y a les deux qui vont ensemble. Tātad es gribu to savu salikt kā kopā. Ne me soumets pas à la tentation, Tātad neieved mani kārdināšanā allez dans ma mal. un atvestī mani no ļauna. Donc voilà, comme votre toilette du matin, Tad tā kā tāda rīta trolete, ko mēs izdarām, vous dites Est Christo, mēs varam tātad teikt Tēvs mūsu, Abba, runāt ar Tēvu ilgstoši. je me reconnais comme pécheur, Tad es atzīstos, ka esmu grēcinieks un vājš, pardonne, tad piedod, renonce, tad es atsakos no visām savām personiskām ne vēlēšanām, pas tomber dans la tentation, lai neiekristu kārdināšanā, et j'accueille ma croix un es arī pieņemu savu krustu, pour être libéré du mal. lai būtu atbrīvots no ļaunā. La seule manière ce que le diable n'aime pas, c'est qu'on pense à quoi? Il n'aime pas ça, hein? Il n'aime pas du tout. Jo tieši tas, ka mēs paņemam savu šīs dienas krustu, tas ir tas, ko ļaunais gars ļoti nevēlētos. Thérèse m'a écrit cette nuit. Šī naktī Terēze, tā, par kuru mēs lūkāmies, tu man uzrakstījām, Le démon est très furieux contre moi. kad ļaunais gars ir ārkārtīgi pārskaities uz mani. Je l'énerve Es viņu pilnīgi kaitinu, parce que je prends la croix sur moi. tāpēc, ka šo krustu, kas man ir jānes, es paņemu. Pour lui, c'est terrible. Un ļaunais gars nevēlās to, lai es savu krustu nestu. Il ne supporte pas qu'on rie. Viņam nepatīk ļaunajam garam, ka mēs smējamies. Il ne supporte pas qu'on renonce. Viņam nepatīk, kad mēs atsakāmies. Il veut que suivons le monde, l'esprit du monde. Viņš vēlētos, lai mēs dzīvotu pasaules garā. Je regarde maintenant l'heure.